dzērieni jums garšo? Ābolu sula. Labi. Zemeņu. Bet paprasīsim vēl tajā pusē. Granāta ābolu sula. Limonāde. Paul, kas tev bēdībā garšo? Man arī ļoti garšoja limonāde, bet es visu laiku, kad es biju maziņš, es brīnījos, kā tur tajā limonādē tie burbuļi nonāk iekšā. Es pūtu caur salmiņiem, ar pumpiem pūtu iekšā, bet tie burbuļi tur nepaliek iekšā. Es tev, Paul, tūlīt parādīšu, kā skārdenē nokļūst limonāde. Skatāmies. Tradicionālā limonāde pēc sastāva ir pavisam vienkāršs dzēriens. Sākumā tiek pagatavots limonādes sīrups. Tā pamatā ir cukura sīrups, ko gatavo no cukura un ūdens. Kad tas ir gatavs, pievieno karameli. Karamele dzērienam piešķir zeltaini brūnu krāsu. Pati galvenā limonādes sastāvdaļa ir slepena, un tā netiek atklāta jau 30 gadus. Noslēpums tiek glabāts tāpēc, lai visas limonādes negaršotu vienādi, un šo recepti nevarētu nošpikot citas rūpnīcas. Šajās lielajās mucās atrodas limonādes sīrups. Tas ir ļoti salds, tāpēc pirms pildīšanas pudelēs un skārda buņģiņās tas tiek sajaukts ar gāzētu ūdeni. Tādā veidā limonāde tiek pie burbulīšiem. Gatavā limonāde tiek pildīta skārda buņģās un plastmasas jeb PET pudelēs. Interesanti, ka visas plastmasas pudeles, no kurām jūs esat dzēruši iemīļotos dzērienus, sākotnēji izskatās šādi. Rūpnīcā tās tiek piepūstas ar karstu gaisu, tikai tad tās iegūst ierasto izskatu un formu. Ar skārdenēm ir cits stāsts. Tukšās buņģas pieved pie ražošanas līnijas, un īpašs robots tās noliek uz konvejera. Visas buņģiņas izmazgā, un tās, kas ir bojātas, gudrās ierīces izmet ārā. Šajā karuselī skārdenes tiek piepildītas ar limonādi, un tām tiek uzlikti vāciņi. Process notiek ārkārtīgi ātri. Lai limonādes buņģiņas nebūtu ķipīgas, tās tiek nomazgātas. Pēc tam visas skārdenes dodas tādā kā pirtī. To sauc par pasterizēšanu. Pasterizēšana jeb uzkarsēšana līdz noteiktai temperatūrai ir nepieciešama, lai limonāde tik ātri nebojātos. Kad pasterizēšana ir galā, skārdenes dodas uz vietu, kur tām uzprintē derīguma termiņu. Pēc tam visas limonādes buņģiņas tiek sapakotas kastēs. To dara gudras mašīnas, un cilvēki šajā procesā nepiedalās. Kad roboti savu darbu ir pabeiguši, ar šādu mašīnu limonādei atbrauc pakaļ cilvēks un aizved to uz noliktavu. Tur limonāde gaida, kad tai atbrauks pakaļ automašīnas un aizvedīs to uz veikaliem.